Čau visiem! Esmu atbraucis atkal uz Copu, Liepājas ezerā. Uz Liepājas ezeru, uz tādu sakoptu vietiņu. Laivnieki saucās. Kreisais krasts. Kopā ar Kasparu. Kaspars tai arī. Mēs te paņemsim laiviņus, tev paņemt, iznomāt. Un tā mēs te laidīsim uz Liepājas ezerā. Skaisti sakoptu vietiņu. Bērnu laukumiņu. Visādas lietas, grilu vietiņu, superīgi, skaisti vietiņu sakot. Nu, šitā, tā mēs šodien laižam iekšā. Labi, tad jau vēlāk. Redz, mums te tagad notiek sagatavošanās darbi. Mēs šitai laivai pieliksim motoru, lai mēs varam te komfortabli pavizināties ar laiviņu. Kanāliņi ir cēkļi vajag. Nav jābrauc kā taisnīgi. Karoziņa garā. Nu ko, mēs esam sagatavojušies. Tagad sagatavojam kuterī. Varam braukt ezerā iekšā beidzot. Nu jā, man ne? Kaspar, laižam iekšā. Būs lielās līdaks mums šodien. Labi, ir aiziet. Višķiņi esam iebraukuši, sākam pirmos iemetienus gar zālītēm pamēģināt. Kā mums te ir dzīves peldā. Lielās līdakas kaut kur jau slēpjās. Salīdzinās ar to pašu mānekli, ko iepriekš no sākuma. Ūdens te ir ļoti zidrs, gandrīz tā kā akvārijā. Forši. Redz, ir jau mums pirmā zīve šodien Kasparā. Labā. Ir jau pirmā zīves, ja mums ir. Redzēja, kāda skaista līdeķa jau. Normāli. Pirmā zīves jau ir. No ko dāķi? Nu, gadās arī tā. Tev bija plāns kļuriks, ja? Nu jā. Tik plānām ir tā, kā ir. Neko, copējam tālāk. Nu, šī tāda te mānekla pamēģināsim. Pamētām. Kasparam bija copu uz rotiņu. Tā kā rotiņu šliepājniekā labi strādā, ne Kaspar? Jā. Kaut vai tagad tas vasaras vidū, man liekas, arī citreiz, kad ir makšķerēs, tie lielie mānekļi nestrādā baigi. Strādā vairāk tādu mazāk. Vismaz tā mums gāja Zviedrijā. Un ne? Jā, uz citu vietiņu. Šitie mēs jau apmētājam. Jā. Redz, kā smuki šitas strādā. Baigais māneklis tādām lielām acīm. Gan jau līdakai patiks tā. Ir, man arī vienu līdaciņu paņēma. Ir mums šodien copīt. Tāda maziņa, bet ir. Vismaz ir copīt. Nu, kā tev ezerā viņš cīnās, labi. Juhuhu! Ir pirmā līdeķa jau mums ir. Jā, atkabinājās, vajā, tas ir labi. Pirmā zīves mums ir laivā. Viena pirmīt nokoda Kasparam mānekli. Nu, redz, tā mums te šodien iet. Iesākums jau ir pozitīvs. Līdaks ķerās. Tāda maziņa ir. Skaistulīt. Mēs viņu daudz nemocīsim, lai viņi peldās. Jā? Nav ko tur mocīt. Hop, aiziet. Nu, lec ārā no ķesels. Pum. Nu, negribu kāpt ārā viņu. Hopā, aiziet. Super diena iesākusies. Tāda zivīga, ne? Nu, redz, šitas te māneklis superīgais nostrādāja. Sarkanais āķis un zivīti interesanti. Labi, makšķeriem tālāk. Ko, pārbraucam bišķi uz citu vietu, pamēģināt šitai vietā. Varbūt, ka te mums paveiksies labāk vēl.
Ko izdomāju bišķi pamētāt te rotiņu un kaut kas uzķērās. Interesants. Tā, man liekas, līdeka, tas nav asars, diezgan normāli cīnās. Jā, normāli līdeka jau paņēma uz rotiņu. Ir. Uz rotiņu paņēma šitā. Ap divu Kasparu sēdējām, runājām, prātīgi pamētāju un ir līdeka galā. Tagad jātiek ar viņu galā. Uz rotiņa redz, kā ķerās. Ops, šī jau bišķi lielāk, ne? Atkal izkabinājās, kā ieķerās. O, tā ir veiksme, ne? Paldies! Šī bišķi lielāk uzķērās jau. Šī tā varētu būt arī mēra līdaka. Tā arī bija domā. Citreiz, kad tu tāds lielāks noķer, tad jau vairs liekas, ka viss ir maziņš šitāds. Nu, redz, šitas te sevišķi ir rotiņš tāds. Tā kā droši vien jums tādu vajag. Rotiņš strādā. Skaisti līdaka uzķērās. Reku, te viņi ir atkal tāda apaļa. Pagājušreiz, ka makšķerēja arī tā līdaka bija tāda apaļa. 65. Varētu arī pat pamērīt. Mēs viņu nomērīsim arī. O, nomērīsim, paņemsim. Mums mērs ar līdzi. Tā, paņemsim viņu, nomērīsim. Nāc, nomērīsim mūsu skaistu līti. Tādu resnu apaļu līdzi. Ai. Nāc, šur. Ops, redz kādu skaisto. Op, mierīgi. Opā, noliekam. O, šī jau gandrīz, var teikt, 70, vai ne? 70 centimetri tāda skaistula. Nu jā, super, ne? Ops, aiziet. Nemaz nebija tik maziņ, kā likās pirmā momentā, ne? Uz rotiņiem bišķi pastrādās, jo uz rotiņa viņi ķerās. Iespēja vismaz kāds smuka asaru liepās noķert. Labi, turpinām. Ir zivs uz rotiņa. Ir atkal zivs uz rotiņa, bet viņi baigi tālu paņēma. Tagad viņi pļaus tur tās zāles nost. Bet, nu, tāda neliela. Nekas liels tur nav galā. Bet ir atkal zivs. Rotiņš strādā, ne? Rotiņš strādā. Tā noteikti līdeķi jau kaut kāda neliela. Neliela līdeķi jau atnākus. Kas tas tāds ir pa zvēri? Jā, atkal līdeciņi mazāk. Un te viņi arī ir. Nu, paldies tev, Kaspar, atkal mums ir viena zivu laiva. Oi, tev nemaz neskāpa. Man paveicās, bet tas bija tāds tāls iemetiens. Nu, šī ir ļoti maziņa. Šitā pat mēs nemērīsim. Tā taču varbūt mērs ir, bet... Jā. Nu jā, hops, aiziet. Nu re, aizpeld. Atsauc lielās mammas, mēs gribam lielu mammu noķert vienu šodien. Vismaz vienu. Pa visu dienu. Atkal turpinam. Nevar saprast, vai turpināt ar rotiņu. Ja grib lielos, tad vajadzētu lielāk mānekli, ne? Kaspar, kā tu domā? Uz liela mānekli man nav. Jā. Te pārgāja atkal uz šitiem te, uz gumijām, jā. Jā, labi ir, mēs makšķerējam. Reku Kasparam šitādu te paskaties, parāda savējo. Redz, viņš uz raudiņu makšķerē. Superīgo. Uz to viņš noķēra 1,5 m, jā. Redz, uz šitādiem te 1,5 m ķerās. Nu jā, labi, mēs copējam tālāk.
Ko ar Kasparu runājam, sapņoju pa astaru, man liekas, ka man viens astars tikko uzķēra. Tā arī ir. Ir, reku liepainieks, viens ir šitāds, tā ir skaistulīts. Smukulīts. Nu jā. Tikko pieminēju savu sapnu noķert astaru uz rotiņu, un tā viņš arī uzreiz pieteicās. Tā tik ir vien veiksme, ne? Jā, labi ir, mēs makšķerējam, gaidam. Kad mums būs super skaistā zivs, tur arī viena makšķerē no laiviņas laižās. To te Kaspars tikko teica, ka viņš kaut kāds slepenu, varbūt viņš mums parādīs. Kaspar, tu mums rādīs savu slepenu ieroci? Paskatīsimies, kas jau ir visslepenākais, ar ko ķert zivs, līda, milzīgais. Bišķi jāuzgaida mums, zin kā slepenie ieroči, parasti ir paslēpti visdziļākajos kapos. Lai neviens Ok, labi, mēs gaidīsim, ka viņš nerādīs mums, bet gaidīsim, ka viņš noķers super zivu. Man ir zivs atkal galā. Redzēju, kā slepenais rotiņš strādā. Bet tas izskatās astarīt būs kārtējais. Jo, nav liels, bet ir viņš. Trāpīja kādam astarītim akal. Redz, tāda interesantā copīca sanāk. Hopā, aiziet, slepenais rotiņš, reku man ir šitais te. Paskaties, Kasparam slepenais ierocis tomēr atnes lielo līda, ritīgi smukā, ne? Baigi labā paņēma. Redz, ko nozīmē slepenais ierocis. Tā, noliekam šito maliņā. Ir viena skaista, oi. Ir mums viena ļoti skaista līdaka. Šī jau ir skaisti, ne? Nu, redz, sagaidīja ar savu slepeno. Super. Paskrēja. Jā, ezerā viņas ir ļoti tāds cīnās. No krasta tā viņas neiet, man tā liekā. Ne? Ir, Kaspar. Nu, skaisti. Tā ir lielāk nav, tā vajag 70. Pišķiņ jau ir lielāk. 70. Bet vienalga super. Slepenais ierocis nostrādāja, jā? Parādīt, kas tas ir, jā? Jā. Redz, kāds slepenais ierocis viņam viņš kādu paņēma skaisti līdzi. Laķenis, es tev iedot, šitās te man bija. Reku, šitās te. Jā, vairs nemēģi. Atkabinājās arī? Un šitā ir tāda vienkārši super jūlas ķesele, kur viss kabinās vaļā. Es tev būtu iedevuši šito skaisto knābīt. Ņam. Madīna Čaina, Berkley. Berkley ražoja. Tik. Jā, tā ir. Jā, reku ir slepenais. Reku ir slepenais. Šitas slepenais. Paskaties, redz? Tādu ņem. Kas tas par ražojumu? Mepu šūpiņš. Mepu šūpiņš tas ir. Super. Nostrādāja labi. Ir. Atbraucam uz slepeno ezeru un mums ir ritīgi slepenās zivs arī. Slepeni. Redz, Kasparam šitādu skaistu pieķērās. Tūlītās nomērīsim. Pagalau uztaisīsim bildi. Kā tev taisīt to bildi, stāvs vai guļs? Stāvs. Apsēdies tā. O. Tagad nomēram. Paskaties, arī pār pa 70. 75. Jā, nu super. 75. Opā, aiziet. Labais. Šodien mums baigi iet, zivs ķerās skaisti. Līdaķi jau atkal paņēma uz rotiņu. Bet nav liela, bet tāda. Bet baigi tālu atkal paņēma tur.
Tagad pļaus man te viss zāles nost. Piemet laikam pie deguna. Bišķi papina uzreiz bija galā. Pilns zāles ar līdakam. Kā jau mēs te runājam, te visur ir līdaks. Tikai jāatrod māneklis, uz kuru pieķersies, ne? Nē, tik galīgi maziņi viņi arī nav nemazam. Nāc ārā, neej, tajā zālēs iekšā. Oho, iet normāli. Jā, nemaz tik maz nav. Nemaz jau tik maziņi arī nav, jā. Vienīgais viņi tinās apkārt zālēm. Oho. Tāda apaļīga atkal. Man tās apaļās šodien ķerā. Jā, nemaz tik maziņi nav. Kā izskatījās pirmajā momentā. Jā, tīri skaisti, es tev teikšu. Apaļīgā līdaciņa skaistulīga. Oho. Liepājas karaliene. Kur tad tu tagad aizskrēji? Nāc te. Nāc te. Šita te. Oho. Šitā mēs te cīnīsies. Nav jau man te big bad makšķeri, lai tev tā piedabūtu klāt. Jo, šitā jau skaista. Opā. Ir mums atkal šodien mums iet. Jo, ir tik skaisti. Iespējams. Izskatījās pirmā momentā maziņi, bet izrādās. Jā. Uz asaru kātiņu tādu pavilkt ir skaisti, jā. Ļoti skaisti līda. Jā. Un rotiņš šodien mums te darbojās, ne? Upā. Nē, tur rotiņš sānā. Nav norījies. Opā. Redz, šitā te. Bom, šitā viņa apēdas man rotiņu. Redz, kā viņai zobu šitā te spiciņu. Šitā te skaistu šodien. Superīgā. Pamērīsim, ne? Hops, noliksim, pamērīsim, cik šitā ir liela apaļīta tāda. Pieliekam klāt. Wow, gandrīz 80. Var teikt 80, ne? Jā, ir 80. Reku atkal mums. Šitā līdzīgi, kas iepriekš, ko noķēra. Bišķiņ mazāk. Un super. Vienkārši veiksmīgs copas diena, ne? Aiziet. Vien lielāks aug mums, vai ne? Vien lielāks zivs mums aug. Fļuriks bišķiņ ir ieskrāpēts. Bet nav tik traka, vēl izturēs. Var just. Kaut kāda maza skrambiņa, bet tas ir tikai mazs tāda. Bet citreiz var arī nenostrādāt. Var norauties, ne? Nu redz, šitas te rotiņš. Šitāds te rotiņš mums šodien patīk zivīm. Mēs turpinām makšķerēt tālāk. Cimdiņas paņēma, bet cimdiņas vēl nees uzvilcis. Bišķi saskrāpēja roku, bet nekas. Labi, mēs makšķerējam tālāk. Te pilns zāles ar līdakām ir. Redz, Kasparam arī tikko skaisti līdaku paņēma. Super, nu mums te šodien iet baigi labi. Wow, šito arī laba. Šī arī skaisti. Mēs jau domājam pārbraukt citur, bet izrādās mums te pat vēl ķerās. Ļoti skaists zivs mums te ir.
Ir! Super! Atkal standarts 75. Jā, ritīgi labs. Mums te labi iet šodien. Sakārtosim mēri, lai mēs varam nomērīt. Es kaut kur manēju standarts. Reku. Te arī ir viens standarts, kas te var uzreiz paņemt. Oj, var redzēt pēc rokām, ka līdaks ir ķēris. Viss rokas jau saplēsts. No kā savādi, vai ne? Nu skaista cope mums šodien ir. Jā, slepenais noneklis atkal nostrādā, jā? Otrā zīves slepena. Jā, trešā jau. Otrā uz slepeno, jā. Mēs esam šodien vairāk zivs noķēruši. Nu skaisti. Redzēji, ko? Šī viņš mazākas. Jo, šī ir apaļāka. Apaļ tāda smuka. Nomēris, ne? Jā. Nomēris ir skaisto līdaku. Šito te. Jā. Tieši tā arī Super. Nu super. Labs izmērs mums te aiziet. Labi izmēra līdaks. Jā, tas jau paliek interesantāk. Mēs domājam pārbraukt, bet redz mums tieši pa tam zālēm jāvālē. Tur viņas arī pilna zāles. Pirkstu? Nu neko, tāda ir tā līdaka copa. Pirksts mēs te nežēlojam. Un ko tad bišķi pamēģināšu lielāku māneklu pamētāt, paskatīsimies, kā ies ar lielāku. Arī interesanti. Va ne? Ot šito te paņemsim. Šito gumiju pamētās. Leķiem ķerās. Pamētās uz gumiju. Būs arī interesanti copīt kā. Ne? Te vienīgais, tas trīžu būs vajag ķersies iekšā tajās zālēs. Mēģinās, skatīsies. Kā mums te ies ar gumijiņu arī. Reku te tāds tīrs pleķis apakšā uz grunts, izskatās tā kā smilšs tādu vietiņu. No, tagad pastrādās bišķa gumija. Uz rotiņu ķerās, jāpamēģina arī uz gumijām pamētāt. Uz bleķiem arī ķerās. Uz visu kaut ko ķerās šodien. Pagāju uz gumijas, uz šito nedabūju. Viena bija, pareizi. Viena bija. Mēģinam vēl te tās zāles apstrādāt. Ir! Norāvās! Johaidi bija! Hei, te pilns zāles ar zivīm ir. Tikko bija. Tā arī nebija nekāda maziņā. Tāda kaut kāda laba izmēra zivs. Johaidi, tu redzēji ko? Neuzķērās. Labi, mēģinās iemest vēlreiz. Varbūt vēlreiz ņems. Jā. Otrais viņa arī ņems tajās zālēs. Nezinu, viņa jau bišķi dabūja pa zobiem. Kaut kas akal ņēma. Bija copa akal tikko. Jā. Mēs jau izsportojam pa vēlu, ja tas prātīgais, bet bija tikko akal copa. Te patām šitajās zālēs ielaižam. Tā lēni pavilks. Iemetu savējo māneklu varu paņemt. Bet bija tikko akal copa. Redz, uz to gumiju bišķi pa maz āķīts, man liekas, ir. Viņi ņem un neuzsēžās. To tik ir viens cops šodien. Līdāk Eldorado trāpījām. Tikko bija atkal viens cops, bet tas jau bija kaut kādi 15 metri tuvāk laivai. Droši vien. Hop, pametīsim tur. Tās bija tāda smuka izbēra zivs, nebija tāda maziņās. Vairāk kā neņem. Šodien standarts 70 līdz 80.
Jā, tādas labi izmēra zivs ir. Hop! Šitai lodziņā iemetīsim. Te tāds celiņš. Ej, bija copa akal. Tu vari iedomāties, iemet tajā celiņā. Tur ir zivs. Jau otrā copa, trešā, tā jau tajā pusē. Tur bija, tikko akal bija viena copa tieši. Vienkārši tā kā līda Eldorado te mums ir, ne? Jā, ritīgi. Hops, aiziet iekšā tur. Nu, nesaka, ka vairāk neņems. Vairāk neņem. Tu mēģi savēju, mēģini trāpīt tur tajā precīzi tajā. Viņas tur ir. Baigi grūti, svērš baigi, no ne? Opā! Jāliek, laikam būs cits māneklis, šitas atpazīst jau. Man tā bija vienā upē, ka mēs makšķerējām arī. Tik tālu jau bija, kad viņš jau atpazina jau. Zin, kā tu viņu atlaidi, laikam viņi jau saprot. Drīzāk, ka tā bija tāpat, kas pēc tam ņem. Skatos, nāk tā līda klāt, piepilda tā, un pilnīgi jau tā pokš un neņem vairāk. Un šitie arī vairāk stops vienā vietā. Uz šitā neuzķerās. Copa bija laba. Tagad pamēģinās rostiņu ielaist. Hops. Tas ir mazāks, bet uz gumiju labi ņēma. Tas bija arī tā. Hopā. Vai viņi, jā, tā ir. Rotiņu negrib. Jā, tās bija labs šitā te copēt. Redz, jāpaņem ir, tā zivtiņā ir tāds diezgan pamas sāķīts. Liekas jau it kā diezgan paliels sāķis, bet bieži vien neuzķerās. Bet tā jau skatoties, paskaties, nav jau, it kā viņš nemaz tā nenosedz. Ja skatās iet gar malām garām, jo līda. Nevar saprast, kurienes viņi paņem, bet grāvās nost. Reku tāds atsvariņš man klāt, bišķiņ, mazs atsvariņš man te ir klāt. Kaut kād 2 gramu. Bet, nu, zivs gribēja norauties, nezinu kāpēc. Te man ir dažādi āķīši, var nomainīt, lielāks, mazāks, kādas vēlēs, ne? Vesels šups. Rotiņi te ir mazas visādi. Tādi mānekļi vairāk rekā zivs. Bet tā jau vienmēr ir. Labi, kaut kas jāpamaina bišķi, cirāk zivs nepaliek galā. Nu, paskaties šitā, te uzlikt lielo āķi. Ja te līdak ņem, tad viņai nav varianti, viņa paliek galā. Tas ir toči. Tur viņai nav citu variantu. Paskatīsimies, vai tas nostrādās vai ne. Kaut kur viņi te pat vēl peldās. Tikko Kasparam bija vēl copa. Tā kā viņi te pat ir. Tad jau manīs. Vai viņi uzķersies uz šito, bet es uzķeru zāles pirmais. Tas bija pirmais, ko noķēra. Hop. Tālu nevajag mest, jo viņi te pat slēpjās. Tā Liepainiekā redz ir pa tādiem celiņiem, lodziņiem jāmakšķerē ir. Jo viss lielāko daļu ir aizaudzis. Vēl jau nav tik dikti aizaudzis. Vēlāk, ja te būs vispār aizaudzis, tā ka te nebūs kur iemest, ne? Bet, nu redz, tajās zālēs ir zīvis. Grūti vadīt ir tādā vējā, jo tā aukli viņš velk pa visām malām. Bet, ne? Mēs tagad palaidīsimies, redz, te tāds baigais biezoknis, tur mēs īsti nepamakšķēs, palaidīsies cauri viņam. Redz, pamēģinās šitādu mūdzi te pamētāt. 100-gadīgs man viņš ir. Jau, nu labi, 100 gadu es pats neesmu nemaz. Bet kā 20 gadu noteikti šitam ir. Bet viņš interesanti spēlē, skaties, kā viņš smuku peld, redz, tā lokās. Cerams, ka līdekai patiks. Grūti jau kursi šitam noķert uz viņu kādu. Hops. Te pavilk starp zālēm viņš dziļi neiet.
Vienīgais tas, kad ir ļoti grūti šajā vējā, tā augla uz zālēm vairāk uzķerās. Bieži. Un arī šitā daudz āķi saķerās. Tāda copi jau ir labi, tāpēc paeksperimentēsim ar dažādiem mānekļiem. Jāpaeksperimentē. Kaut kas cits arī. Jā, šitas būs tāds, kas baigi uztvers viss nezālīts katrs. Jā, viņam ir 2-3 žuburi, katrs 3 žuburs uzrauj zālīti. Opā! Redz, pamētāju šito mūdzīti, bet te ir ļoti grūti arī. Katrā iemetienā visu laiku zāles uzķerās, bišķi pa daudz tie āķi ir. Nu, jā, tā ir interesants māneklis. Uzliksim atpakaļ uz to, ko ķērās. Zivs uz šito te. Pamēģināsim šito. Te varbūt tik dikti neķersies, kaut te arī tagad āķis milzīgs. Palaidāmies uz citu vietiņu un redzēs, kā te ies. Pagaidām mētājot nekādu copīt nebija. Mēģināsim. Hops. Ko mēs pārbrauksim uz citu vietu, mēs kādu laiku te laižamies, jāpārbrauc citur. Ciļāk mums te copa beidzās. Aiziet, ne? Pārbraucam citā vietiņā, tagad te mēģināsim. Kādu zivu noķert. Pang! Redzēsim, redzēsim. Vai mums vēl turpināsies tā copa tāda, kāda bija? Ne, Kaspar? Cerams, ka būs. Droši. Mēs ar Kasparu tagad ieturēsim brokastis tās mums, ne? Jā, mums tagad brokastis. Apēdīsim, lai mēs ar tās lielās līdakas izvilkt. Nu jā. Redz, līdz šim laikam mums diezgan labi gāja. Pagaidām pārbraucam citā vietā. Neviena copa vēl pagaidām nav bijusi. Tāpēc mēs tagad bišķi uzēdīsim. Tad turpināsim iesākt to. Bet norāvās atkal. Jā. Tā arī bija spaidīja kameru. No šitā ir rekordlīdaka šodien. Ritīgi, superīgi. Laba. Uz velcīt. Mēs te braucam lēnām un hopā. Labais. Vismaz pēc kādu laiku atkal viens zivs, vai ne? Ir viena līdaka, ir. Re, kā šitā nāk tā kā beigta ārā. Paskaties, ir viena. Pēc ilgu laiku viena ir. Nu, raujies nost, tur neesi nekāda diženā. Nu, redz, kāda līdaķa jau te pieķērās. Šitāda te mailīt šoreiz. Mailīt trāpējās. Laidīsim, lai viņi peld. Opā, aiziet. Paldies par copiņu. Nu, kaut kas mums te paretam nāpās vēl, ne? Bet tu paskaties, kāpēc karabīna ir atliekusies? Pirmā reize, ka karabīna ir atliekusies. Tas, man liekas, tā pirmā copiņa. Tur bija normāls blieziens. Tad, kad bija. Paskaties, šitā karabīna nekad nebija tā atliekusies, un tagad viņi paņem šitā. Es pirmo reizi redzu, ka šitā karabīna tā atliecās. Es esmu šokā īstenībā. Atsvarīgs pazuda. Ir pēc kādu laiku. Atkal mums ir zivs un smuka. Šī skaista tev. Šī ļoti laba. Ritīgi skaisti līdaka pieķēras. Šī tas būs šodienas rekords izskatās, ne? Wow! Šī tas izskatās, ka būs skaistais šodienas rekords, vai ne? Tā izskatās.
Iet labi. Iet labi. Jo. Šitā izskatās ļoti skaisti. Vai griļņojās. Alā. Hop. Kāds. Te ķēra. Hei. Ķesele ir nesmuka. Šitas izskatās, ka būs šodien. Prātīgi tur āci. Izskatās, ka šodien tas būs rekordiņš, ne? Super. Vai Kasparam kādu skaisto pieķērās. Cik viņi mums ir izaugus liela, vai ne? Opa. Skraidā. Šitā jau būs pāri 80. Arī, ne, 81 varētu teikt. Jā, 81 superīgā. Aiziet jūriņā. Sit 5 ir mums atkal vien te. Labais, apsveicam. Šeit ar vien lielākas palētas. Jā, bija tā 80, tagad 81. Jā, super. Redz, Kaspars atkal ir gatavs makšķerēt. Bija baigā cīņa, viņam te iepiņķerējās tā, ka knap varēja vaļā tā būt. Skaisti, šodien mums te veicās. Mēs sapējam tālāk. Tagad uzliek šitā te vestim kumiņu. Šitā te 18 centimetrīgi. Cik viņi bija? 36 gramu laikam, ne? Uz šitādām te? Cik? 51. 51 gramu. Diezgan pasmīgs. Mēs uz tādām tagad te pamēģinās. Pirmīt te bija, līdz kamēr Kaspars piņķerēja ārā, savai viena copa bija, bet neuzsēdās atkal. Pamainīja māneku. Redzēs, varbūt vēlreiz ņēms. Vairāk, ne? Tā. Bet ļoti spilgts. Jā, tur man bija copa. Šite vēl bija viena un tev viena. Tev vēl viena. 4 jau. Jā, tad jau ir 4 copas šajā te laidienā te. Tas nemaz, tas rādītājs nav slikts, tas ir ļoti labs. Līda, tepat nāc pie laivas līdi. Tepat ir, reku ir, redzi? Reku ir. Hops aizgāja uz to pusi. Jā, davai tu līdz paņem, skaties. Hops, uzbruks, reku viņi ir tepatā. Viņi atnāca atpakaļ. Viņi pirmo reizi redz, ka atskrien līdzi. Bet bišķiņi pieskārās tikai. Bišķi pieskārās. Tāda ritīgas ņēmiens nebija. Kur palika? Viss. Tās noteikti bija zāles. Nu redz, šitā te pamēģinās. 24 centimetri, cik viņi tur bija gramu, es precīzi neatceros. Bet šito makšķeru var mest viņi arī. Pamēģinās lielās zivs ķert. Cik var tās 80 silti? Jāpamēģina mošku, varbūt pieķersies kādu milzīgi lielu. Redz, šitā te tagad pamēģinās to pamētāju, neviens neņēma šito pamēģinās. Viņš tāda tumšāka, naturālā krāsa. Kaspars teica, ka viņam tikko akal bija viena cope. Nu, šodien mums te iet diezgan, ne Kaspars? Šodien mums te iet diezgan, jā. Ļoti labi. Vienvārds sakot, te Liepājas ezerā pirmo reizi uz tādu līda Eldorado esam nokļuvusi. Nekad tāda copa nav bijusi. Nu, es te arī neesmu tik bieži makšķerējis te. Tik bieži es nemaz neesmu te makšķerējis tagad pēdējā laikā. Sanāk, ka tā biežāk makšķerē te. Nu,
Nu, redzēsim, kā mums te sanāks šīs dienas rekordi. Kritīs vai nekritīs, vai ne? Pagaidām 82, jā. 82 jau. 81? 81. No 81 tas jau arī daudz. Nu, arī. Gan jau mēs pārspēsim. Cerams. Iemet uz vienu pusi, uz otru pusi. Vai nav, mēs slīdām uz priekšu un tā mēs te makšķerējam. Vējš arī jau lielāks, vēl lielāks ir, ne? Jā. Man liekas, man tas atsvariņš būs jāņem nos, man te pārāk šitas iet uz leju iekšā. Ātri dabu gruntu pārāk. Redz, šitāds te es tagad ķēru, šitāds skaistuļs. Ir? Ir, Kasparam ir. Super līdaciņ. Ir skaistulīt. Nu, tāda pat kā līdaka. Līdaka uz līdaku paņēma. Aiziet. Redzēji, ko? Kas te notiek šodien? Līdaks ēd līdakas. Es mēģinu noķert milzīgo līdaku ar šito teli. Pēc pirmā sitiena nepateiks, vai tā ir liela vai maz. Jā, jā. Tā ir. Nu jā. Aiziet. Bet tās svestiņas vienmēr strādāja, ne? Šitais te, līdīgs līdīgs. Jā, tad labāk strādāja tas, bet tas jau arī bija. Bet, nu, pārsvarā tas svestiņas ļoti labi strādā. Nu, kādu brīdi es te mētā šitam mokam. Vēl viena copa nav bijusi šitam lielo. Bet, nu, jāpamēģini, kā tu zinās, vai viņi grib tik lielu vai nē, ne. 24 centimetrīgi dzīvu apērst. To mēs nevaram zināt. Kurā momentā kāda izšaus. Vai vispār izšaus uz to lielo. Vai ne? Un šito krāsojumu nevar tā pamanīt. Vai nu netrāp nevienai pie deguna. Apīs kādam metram pie deguna, gan jau paņem. Reku man paņēma metrīgi nezāli. No šitā mums te iet skaisti. Liepainiekā šodien. Mums šodien bija rietum vējš un viss zvaigznes sakrīt, kad ir labi copa šodien. Jā. Kaut kāds 750 pār un gandrīz 60 tāds vidējais šitas te atmosfēras spiediens bija šodien, skatījos tāds. Tā kā tādā laikā jau pārsvarā viss zivs ķerams. Bet mums pluss ir tas, ka mums ir vējš, ne? Tas ir viens liels pluss, ka mums ir vējš šodien. Redz, šitādi te tagad. Tāds pašs firmas māneklis, bet cits krāsojums. Pamēģinās šitā. Cerams, ka te būs lielais galā. Bet paņēma kaut kādu labu uz lielo gumiju. Kaut kādu labu līdaku paņēma tomēr. Iepatikās tomēr tas izpilds. Iet uz sānu kā dulls. Šitā iet uz sānu. Nezinu, spīdēja jau tīri smuki, ne? Vajag nespūk mums to laivu sāk nest. Būtu parādījis.
Ielīt zālēs mums tā līdeka skaistā. Ir skaisti. Oho, šitā labi pompā. Ielīt zālēs, nezinu, vai es viņā turien dabūšu ārā. Aptinās ar zālēm. Noskatās šitā pompa. Nāca tam zālēm ārā. Nezinu. Izmēra aug šodien. Izmēra aug, ne? Metrīgs nav, bet kaut kas tuv. Nu, laba. Ej, tu nostakās par krokodilu. Nu, tādā mēs tēmējām. Opā! Tu nevar dabūt par ķeselē iekšā, ne? Paga. Ķesel pa maz izrādā. Jā, ir! Super! Šīs dienas rekords uzkrit tomēr. Jā. Šitas, jā. Šodien mums te ir tiešām līdaka Eldorado, ne? Ir viens elektriski. Jā. Tur piedakta līdakas izskabina. Šitā te, no? Šitā būs vieglāk. Es domāju, vienkārši met laivā tā līdaku. Tas te neiepiņķerē. Neiepiņķerēs. Tu līdās es šito arī izņemšu ārā, redzi? Te tā. Ietur bišķiņ. Atdod ārķi. Opā! Aha, tā, mēs ar nenomērīt. Tāpēc tur. Ko nomērīs šito monstru, kas te pieķērās, vai ne? Jā. Opanā. Šito ir skaista līdaka. Nav nemaz tik milzīgi. 93, bet kāda viņu resnu ir, vai ne? Milzīgs monstrs. 93. Skaisti. Labi, laidīsim viņu, lai viņi dzīvo. Tas varbūt šodien vēl kāds jauns rekords būs, ne? Aiziet. Un tā. Aiziet. Ej, tu no. Tās bija labais. Paldies tev, Kaspar, ka tu man palīdzēji. Ķeselīt izrādās uz priekš netrīgām ir pa maz. Izrādās, ka netrīgām šitā ķeselīt. Man apjūcīt nav līdzi. Kā lai es tev izglābu tagad? Ritīgi vēl pēc tam. Tas ir sīknis, to es vēl notīšu. Nu, ar katru reizi mums rekords krīt. Ar vien lielāks mums šodien. Jā. Īsts fildiņš arī nostrādāja. Filmējot raidīt, ne? Jā, un šitas te būs viens super skats, šo ierakstās. Un paskaties, kā viņi man te sapiņķerēja, viss. It kā gumijots uztvērēja tīkliņš, bet viss... Ko? Jā, un paskaties, reku šitas te īstfilds labi nostrādāja šodien. Devu rekordu. Nu tā ir. Domāju, ka neņem lielos mānekus, bet paskaties, kā ņem. Ne? Es esmu pilnīgi šokā, bet esmu priecīgs, ko tādu izmēru zivīm. Labi ir, jāpiņķerē vaļā labi. Un ko, turpināšu atkal ar to paši, ar kuru jau bija rekordu līdaku šodien. Esmu, kā saka, esmu gatavs atkal startēt tālāk. Šito te super gumiju gūt apēdi.
vajag, ne? Nu, superi, labi makšķerējam. Nu, redz, mānekļi jau man te ir veseli čupu līdzi, bet daži no viņiem tik izmanto. Bet nu šodien šitas te nes skaistāko rekordu šīs dienas. Tāpēc mums tagad iegāja bišķi vairāk zālēs. Jānomaina, jo šitas ļoti ķerās. Paskaties, šitai drīz acis izskatīs, reko atvilīmējusies acis vēl lielā. Zivs acis gandrīz izkot, redzi? Tā. Nu jā, labi, pamainīsim kādu citu mānekli uzliks. Te daudz zāles parādījās. Nu, daudz vairāk, tāpēc jāuzliek. Citus šito nevar vēl te paspēlēt normāli jau. Redz, kāds mums te vējš parādījies. Bija, ne, normāli. Atkal pārbraucam, lai varam pamakšterēt. Dziļāk mums nes iekšā lielajā zālēs jau. Viļņi jau parādījušies. Normāli, ne? Tā mēs te šodien copējam vēl joprojām. Nu, šoreiz mēs pabraucam bišķi ārā no zālēm, atkal tās tīrāks pamēģinās ar šitādu lielo. Arī īstfildu māneklis. 24 cm, kaut kāds 70 gramu viņai bija. Mēģināsim. Redzēs, ko šitas te rādīs Liepainiekā. Skaisti zivīti. Jā, smuki. Izskatās, spēlē arī labi. Saule izgaismojās ideāli. Mēģinām. Tā, kā varētu teikt, tā līda, ko noķēra, tā bija mans rekords no laivas Latvijā. Pirmo reizi tik lielu noķēra te. Cerams, kad varēsim pārsist. Nav nenormāli liela, bet tādu rekordu jau var arī pārsist kādreiz, ne? Tā ir. Kasparam ir 1,5 m. Rītīgi labi, ne? Tā mēs te turpinām vēl savus rekordus pārsist. Šodienas rekords mums iet uz augšu. Nekrīt vairāk arī. Lielā līdaka, kur tu esi? Uzbrūc manam māneklim. Aiziet. Kloms, tagad toreiz tajā ezerā liela līdaka. Tas bija baigais šāds. Bet tas, diemžēl, bija Zviedrijā. Bet te jau arī paskaties, kāds skaistuls ir, ne? Varētu teikt, ka šodien pat gandrīz labāk nekā brīžiem Zviedrijā. Ne, Zviedrijā nemaz tik daudz nav bijuši šitāds liels pēc kārtas. 70, 70, 80, 80, 90 ārprāt. Tas ir vispār kaut kāds unikāls copas diena šodien. Kas tad? Jā, simtiņš trūk gal. Pilnam komplektam metrīšu derēt. Bet ir jau tāpat superīgi. Pirmo reizi man šitāda copa Liepainiekā. Tik laba. Bet, nu, salīdzinot, cik daudz es te esmu makšķerējis no laivas, tad tas ir tikai sākums. Ko? Nē, tas ir tikai sākums. Nu, tā mēs šodien arī beidzam copēt, braucam tagad ārā. No mūsu Eldorado copīts.
Redz, paskaties, Kaspars arī priecīgs noķēris lielās šodien. Laižam uz bāzīti. Redz, esam jau atbraukuši atpakaļ uz bāzīti. Bāzīte saucās Laivinieki. Kreisais krasts, ne? Skaisti vietiņi sako. O, reku dzērs ate dzīvo. Redz, esam atbraukuši malā. Tagad jāizkraujās, jānoliek visu vietā. Un varēsim doties mājās, izbaudījuši šito superīgo copu šodien. Hopā! Paldies Kasparam par copīt. Viņš aizgāja reku vārtiņas jau attaisīt, lai mēs var izbraukt ārā. Un šodien vienkārši bija super copa. Tāda nekad man Liepājā nav bijis. Protams, es neesmu ļoti bieži makšķerējis, bet beidzamā laikā tas sanāk jau biežāk. Un šodien bija tiešām ļoti laba copa. Daudz līdaks virs mēra bija. Un viens rekordiņš trāpījās. No Laivas 90 plus tāda līdaka nebija vēl noķēris no Laivas Latvijā. Ko lai vēl saka? Ja patīk, uzspiežat īkšķīt, neaizmirstiet abonēt kanāliņu. Un ko lai saka, tad jau līdz nākamajai reizei. Iespējams, ka nākošo plānoju uz brekšiem pamakšķerēt kaut kur. Kaut kādā ūdenī, kur viņi ir, pamēģināt. Nu, skatīsimies, kā tur īsti sanāks, un tad jau tiekamies pie ūdeņiem. Labi, čau visiem, līdz nākamajai reizei. Nu, redz, te ir tāda vieta, Laivinieki saucās. Laiviņi, forši. Var ar kādu laiviņu izīrēt, laikam arī kādu supdēlu var noīrēt, pavizināties, un arī piķņiku vietu var labi atpūsties. Tā kā skatāties, kur skaisti vieta sakot. Super, braucat te atpūsties.